Ir atnākusi vēstule no Martas ar jautājumu, cik maksā degvielu? Šo jautājumu nevienam nesagādāt grūtības atbildēt, bet kas ir automobīļu degvielas degšanas aktivators? Man ļoti gribētos noskaidrot, kas tas ir. Varbūt tas ir tikai mārketinga triks, vai jūs Bestabū komanda nenoskaidrotu kaut ko vairāk par šīs iekārtas efektīgumu, un varbūt mums katram tādu būtu vērts iegādāties. Jā, mēs, protams, papētījām pirmām kārtām internetā. Tik tiešām ir ļoti daudz šādas degvielas, aktivatori, jā, tāds dīvains šķiet tas vārds. Viens no tiem ir, starp citu, ražots Latvijā un arī patentēts, tātad ļoti nopietni vērā ņemams. Devāmies pētīt, ko tad dod šis aktivators. Eksperimenta pirmā diena. Izmēram degvielas patēriņu, braucot ar ātrumu 75 km/h. Pēc tam dodamies pēc izslavētajiem degvielas aktivatoriem un uzstādām to mūsu izmēģinājumu automašīnai. Pēc 3 dienām pārbaudām, kādas izmaiņas aktivators ir ieviesis mūsu automašīnas degvielas patēriņā un atkal pārvietojamies ar ātrumu 75 km/h. Un ir noticis neticamais. Patēriņš tik tiešām ir mazāks. Es gribu teikt mūsu skatītājiem, ka es esmu negenijs. Viss to bija izgudrota agrāk. Ar magnētiem esot sākuši niekoties lidotāji 2. pasaules karā, un tagad Eiropas patentu organizācijā esot reģistrēti 2300 patenti, kas saistīti ar magnētiem un degvielu, turklāt nākotnē esot pavisam rožaina. Galu galā, vienalga viņi būs uz katram auto. Man jautāja, kāpēc automobiļu ražotāji nelieto to. Pēdējais Japāņu modelim ir tā tas ir. Aktivātora darbības principa pamatā ir magnētiskā lauka iedarbība, kas izmaina molekulu struktūru, tādējādi ietaupot gan degvielu par 20%, gan arī samazinot izmešu daudzumu par 30 līdz 40%. Mēs klausījāmies mūsu klientus. Viņi mums stāstīja. Pats es uz savas mašīnas pārbaudīju un uz sievas mašīnas.